Izvēloties nosaukumu savām saimniecībām, vācbaltieši nereti izmantoja latviskos vietniekvārdus, un ir versija, ka arī Jaunsātu vārds, neraugoties uz šķietami vācisko skanējumu, tomēr cēlies no latviskas saknes. Vārds sāts, arī sats, senos laikos nozīmējis lauku, pļavu vai ganības. Tādējādi jauns sāts varētu apzīmēt jaunu, tikko uzartu lauku vai meža pļavu, kas uzplēsta un pievienota muižas laukiem. Tātad jaunsāti mūsdienu valodā varētu nozīmēt to pašu, ko jaunlauki vai jaunpļavas. Jaunsātu pagastam nosaukumu ir devusi viena no 4 muižām – Gut Neusāten. 4 debespuses, 4 vēji, 4 ceļi, kur saplūst Jaunsātu pagasta centrā, 4 muižas, gluži kā uzticīgi sarposteņi ceļu malās. Tāds reiz bija šis pagasts, vieta, kur saknes dzinušas spēcīgas un lepnas zemturu savas zemes saimnieku dzimtas. Dzimtā zeme ir vairāk kā tikai māls, smilts, oļi un ceļi, kuru malās ir labības lauki. Dzimtā zeme tie esam mēs un cilvēki mums līdzās. Cilvēki ar saviem priecīgajiem un laimīgajiem likteņiem, spēcīgi cilvēki ar saviem sūrajiem un traģiskajiem likteņiem. Tas ir stāsts par mums, jaunsātniekiem, likteņa griežos un līkločos, meklējot savas dzimtu saknes. Pirmās vēsturiskās ziņas par šo vietu nāk no tālā 15. gadsimta, kad zemi sātos, tai skaitā arī Jaunsātu muižu, 1422. gadā ieguva valdījumā kāds Albrehts Torks. Vēsturē palikušās atmiņas, ka šis vīrs esot bijis visai turīgs, jo lēņojis arī cērksti, bet nejauks gan. Un tā Torku dzimta sātos saimniekojusi vairāk kā 2 gadsimtus līdz pat 1673. gadam. Tātad daudzas, jo daudzas paaudzes. Kas notika tālāk? Ko vēl mēs zinām par šī pagasta vēsturi un ļaužu likteņiem? Tad, kad es sāku, tas sākums bija tāds, kad es pētīju pārsvarā to savu uzvārdu. Viņš patiesībā saka, ka mana mammas nāca, tēvs ir mazliet no citas puses. Arī tas ir pētīts, bet šeit man doma ir pastāstīt par vismaz 4 uzvārdiem. Tas ir Pļunas, tas ir Gulbji, kas ir tā kā vairāk no apbalmojuši, bet mūsdienu Jaunsātu pagasts, pilnīgi noteikti. Jā. Tas ir Gruntes, kas ir vairāk nākuši tā kā no Grenču muižas, no drusku no dienvidu puses. Un tas ir Štromeņi, kas ir tepat, kas nav Jaunsātu pagasts, bet kas ir tepat aiz robežas, tur mazliet aiznākamā māju uz Pūras, tur tāds sārniekās. Ikvienai idejai ir sākums. Mūsu pagasta novadpētniecība sākās 2022. gadā ar mani jautājumu jaunsātniekiem. Kas jums pagastā ir svarīgs? Kam sekoja zibenīga atbilde, te nekā nav. Tā cieti. Ja jau nekā nav, tad jāsāk rakt, čukstēja mans iekšējais es. Kā jau mūsdienās, viss sāks ar vārdu Jaunsātu meklējumiem internetā. Un pirmais atradums bija Ginta Pļunas raksts par Jaunsātu muižu un tās iedzīvotājiem pirms uzvārdu laikos. Nekavējoties uzrunāja Gintu. Jā, mani sauc Gints Pļuna, un tas ir ļoti jocīgi un paradoxāli, ka es nekad neesmu dzīvojis Jaunsātu pagastā vai Tukuma rajonā vai Tukuma novadā, bet tā nav sakritība. Šis uzvārds 1835. gadā, kad dalīja uzvārdus, šo uzvārdu dabūja mans 4 reizes vectēvs. Vectēvs. Vārdā kā viņu sauca? Vārdā viņu sauca Jēkabs. Viņš bija, uz to brīdi viņš bija Pļunu māju saimnieks. Kā tas viss sākās? Varētu teikt, ka visa šī lieta patiesībā ir Covid sekas. Citiem cilvēkiem Covid sekas bija psiholoģiskas, citiem, diemžēl, ļoti bēdīgi fiziskas. Man, acīm redzot, mentālas.
mājās, nezinu, nu, nav jau tā, ka nebija ko darīt, bet kaut kādas iestrādes par to dzimtu man jau bija jau nezinu, no 20 vai cik gadiem bija tie cilvēki, ko nu mana mamma zināja, ko man pārējie cilvēki zināja, kaut kas bija. Es to Jaunsātu mūžu tātad diezgan papētīju par cilvēkiem, tiem ļaudīm, kas dzīvoja Jaunsātu mūžas pirms vēl vispār uzvārdi tika dot. Un tad es uzrakstīju tādu rakstiņu nelielu, kurš ir arī atrodams Historia LV, tātad tur ar profesionāliem vēsturniekiem mazliet tur, kā saka, viņi apskatījās, ieteica šo to, par šiem Jaunsātu mūžas ļaudīm pirms uzvārdu laikos, ja. Un tajā laikā es arī kaut kā nācu saskarsmē, es kaut kādu informāciju gribēju dabūt no Tukuma muzeja. Ginta lekcija kļuva kā atspēriena punkts Jaunsātu pagasta vēstures pētījumam, un drīz vien Judīte un Uldis, bruņojušies ar filmēšanas kameru, devās apciemot jaunsātniekus, lai klausītos stāstus par senatni, par ļaužu likteņiem, par bargiem laikiem, kad dzimtu saknes tika nežēlīgi nocirstas, bet arī par atjaunotnes laikiem, kad dzīvība atkal uzvarēja un senās saknes izdzina jaunas, spēcīgas atvases. Lūk, daži no stāstiem. Jaunsātu mūža ir ļoti sena. Tās pirmsākumi meklējami jau vairāk kā pirms 6 gadsimtiem. Tad pirmās ziņas, tas ir man liekas, no tās Jaunsātu mūža grāmatas ir Zemes ātos, tā skaitā Jaunsātu mūža no 1422. gadā izlēņoja Albrehtam Torkam, Torku dzimtas īpašumā Jaunsāta bija līdz Otto Torkam 1673. gadam. 1765. gadā īpašnieks Friedrichs Vilhelms von Heikings. Ja? Tātad tajā brīdī, saprotam, ka tās mūžas, tie mūžnieki tur pārdeva viens otram, nezinu, kāds nonāca finansiālās grūtībās, viņš vai nu pārdeva, vai viņi precējās savā starpā, un tas bija, nezinu, kā pūrs, tur attiecīgi dēlam vai meitai. Un tad Ludvigs Brīzemens von Nettings, tas bija cara armijas ģenerālis, ja? 1802. gadā apprecas ar Jaunsātu mūžas īpašnieci Margarēti Katrīnu von Mēdemu un kļūst par mūžas īpašnieku. Ja? Tēvam piederēja, un tas nāca, šī mūža nāca viņai pūrā. Ja? Un tātad 1702. gada ir tāda Stjuarta karta, ja, ko zviedri tur veidoja. Jaunsātu mūža minēta kā Neihof, ja, vai Neihof, vai kā to tur izlasījām. Tātad jaunu mūžu faktiski, jā, es domāju, varētu tulkot. 1747. gadā publicētajā Kurzemes kartē nosaukums N-sāteni, jā, tātad Noisāteni. Tad, ja mēs runājam par šo te īpašnieku Johanu Ludvigu Brīzemenu von Nettingu un viņa sievu, tad viņi ir apglabāti tepat Vērīšu kapos, tur uz Jaunmoku pusi ir kapi, labajā pusē Vērīšu kapi. Tur viņi ir apglabāti, šī fotogrāfija ir dažus gadus atpakaļ kaut kādā vasaras novakarā, kur es pats fotografēju. Ja? Tātad tur šis te krusts ir vēl joprojām atrodams, šī te vieta, kur šie te Jaunsātu mūžas īpašnieki viņi ir atrodami. Ja? Viņš bija cara armijas virsnieks, jā, mīra kaut kad diezgan drīz pēc 812. gada. Tur, vai viņam bija kaut kāds ievainojums vai kas, es neatceros, bet tā viņa sieva nodzīvoja krietni ilgāk. Ja? 19. gadsimta vidū, kā Jaunsātu mūžas īpašnieks, minēts Tukuma apriņķa tiesas tiesnesis un Tukuma galvenais akcijas inspektors, kas reizē tad viņš šāds amats ieņēma, Eduards von Līvens, ja? Barons Eduards Karls von Līvens. Tad viņš ir dzīvojis laikā no 1819. līdz 1897. gadam. Iet laiks. Mūža attīstās, un 19. gadsimta beigās mēs to redzam jau kā visai ievērojamu zemes īpašumu pārvaldītāju. Un šeit ir minēts, ka mūžai ir 788 desetīnas zeme, viena desetīna ir faktiski 1,09 hektāri, tāpēc mēs varam teikt, ka tie praktiski tur 800 hektāri paši mūža, 653 desetīnas zemnieku zeme, īpašnieks šajā brīdī ir bijis Nikolais Bernhards Barons Līvens. Ja? Tātad von Līvenu dzimtas vienalga, kāds viņš tur ir bijis pārstāvs. Vadītājs Jānis Ansons, komerciāls industriāls iestādes, tur esot bijušas veidzirnavas,
Pienotava pārvaldnieks Mārtiņš Ziemelis, krogs turētājs M. Zomerfelds. Ja? Un lūk, senākās Jaunsātu mūžas saimniecības. Baznīcu grāmatās ir minētas tātad tajā no 1765. gadā minētas šādas Jaunsātu mūžas mājas. Ēģeri, Kalēji, jeb Kalēji kalni, viena un tā pati māja, viņa iet abos nosaukumos paralēli, ja? Bet pēc tiem cilvēkiem, kas tur ir, var secināt, ka tās ir vienas mājas. Ja? Kalniņkas, Kauliņi, Ķintiņi, Liellauki, Plivnas, Rusteikas, Silinkas, Skujas, Sloklejas, Strēļi, Vērīši, Zaļie un Zusti. Ja? Līdz ar zemes likumu pieņemšanu 1869. gadā vietējie zemnieki ieguva tiesības izpirkt zemi no muižām, un daudz to labprāt darīja. Tā sākās arī Plivnu kā pilntiesīgas saimniecības stāsts. Patiesībā dzimtas aizsākumi, pirmās dokumentālās liecības meklējams vēl tālākā pagātnē, vairāk kā pirms 200 gadiem, kad pēc Kurzemes Zemgales hercogistes nonākšanas Krievijas impērijas sastāvā jaunā vara veica tautas skaitīšanu, jeb kā tolaik teica, dvēseļu revīziju. Mēs redzam, ka tajā muižā ir dzīvojuši 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brīvie cilvēki. Pamatā, jā, pamatā tie bija vācieši. Un attiecīgi ir dzīvojuši arī vēl trīs dzimtcilvēki. Ja? Pirmsuzvārdu laikos dzimtu vēsturi izsekot nebija viegli. Ļoti bieži cilvēki netika reģistrēti. Netika reģistrēti vairāk iemeslu dēļ. Tāpēc, ka paši zemnieki kaut kādu iemeslu dēļ negribēja tur iet. Tāpēc, ka bija vietas, kur mācītāji prasīja nodevu par šo reģistrāciju, un zemniekam negribējās maksāt. Tāpēc, ka, piemēram, mācītājs bija kaut kāds, tas gan nebija Jaunsātos, bet tas bija kaut kur citur, kur mācītājs bija pierakstījis speciāli, ka šo te kaut kādu tur zemnieku, kurš viņu tur bija apsaukājis tur visādiem sliktiem vārdiem, viņa kaut kādus tur vispār šitās baznīcas grāmatas rakstus, viņas tos tur vispār netaisoties reģistrēt. Ja? Līdz ar to tais laikos parādās cilvēki, kas it kā piedzimst un nekad nenomirst, vai parādās cilvēki, kas nomirst un kur nekad nav dzimuši. 1765. gadā Tukumu draudzē tika ieviesta tās saucamās baznīcas grāmatas, kur bija dzimušo, laulāto, mirušo un iesvietīto reģistrs. Ja? Un tajā brīdī Jaunsātu muiža ir arī, viņi nevarētu, protams, saukt par Tukumu draudzes sastāvdaļu, bet visi tie cilvēki, pārsvarā viņi gāja uz Tukumu draudzes. Ja? Un tur reģistrēja šos te notikumus visus. Un tajā brīdī tad vēl nebija nekādu uzvārdu. Ja? Tad bija, tais laikos bija Plivnu Indriķis un Plivnu Miķelis. Ja? Vai tur, es nezinu, Rusteiku Miķelis vai Slokleju tur Mārtiņš. Ja? Un tad nākamais tāds interesants atskaites punkts ir 1834. gadā Tukuma draudzē ir tāds Tukuma draudzes locekļu reģistrs. Ja? Un tur atkal ir faktiski visas, viena māja ir kaut kur pazudusi pa vidu, bet visas šīs te, tagad jau 14 mājas uzskaitītas. Ja? Un Kurzemē zemnieki uzvārdus ieguva 1834. gadā bija lēmums, un 1834. 35. gadā viņi dabūja šos uzvārdus. Un tā kā pirms tam mēs varam runāt par saimniekiem vai kaut ko tam līdzīgu, vai kalpiem, bet viņi visi tika adresēti kā, vispirms bija mājvārds, un tad ir šis cilvēks. Uzvārdus viņi tātad visi faktiski ieguva 1835. gadā, un tā brīža Plivnu māju saimnieki paņēma šo savu uzvārdu no Plivnu mājām. 1873. gada 16. maijā Plivnas nonāk īpašumā. Jā, tas ir par to. Tajā brīdī Plivnās bija saimnieks Mārtiņš, ja, kurš bija atkal tur viņu dēlu dēls, ja, pat varbūt ne tik daudz. Un viņš no šīs te tobrīd Jaunsātu muiža ir īpašumā von Līveniem.
Un viņš tobrīd no šiem von Līveniem pērk šo muižu. Un arī par Pļonām bija tā, tad viņš ir maksājis, bet visu to summu viņš nebija nomaksājis pat līdz, attiecīgi, protams, ar Pirmo pasaules karu, tur visas maksas, kas to, lai zina, kas tur notika, jā, droši vien nekas vairs nenotika. Tā sākās vienas no senākajām Jaunsātu pagasta dzimtām Plivnu stāsts. Mājas lielākoties tika izpirktas no muižām īpašniekiem uz nomaksu, un šie maksājumi varēja ilgt gadu desmitiem. Pirms 260 gadiem pirmo reizi rakstītajos vēstures avotos parādās vārds jomas, kurās saimniekot sāks stipri un spēcīgi cilvēki, labi savas zemes saimnieki. Gaišība hercog, cienītais first un kungs, izlūdzos jūsu hercoga gaišības augstu žēlastību, lai jums labpatiktos uzklausīt un pieņemt manu lūgumu. Mans vecākais un jaunākais brālis tagad abi ir saimnieki Abavas muižā, un tā kā vecākais brālis, pie kura es līdz šim esmu uzturējies, manu zirgu, lopu un nepietiekošo telpu dēļ mani negrib ilgāk paciest, nezinu, kur es citādi varētu griezties. Tā es pazemīgi lūdzu visžēlīgi atvēlēt man pamesto kārkla laukmana sētu un zemi Abavas muižā, kas lielākoties aizaugus ar nelieliem kārklu krūmiem un ko muiža jau ir nolietojusi. Es svēti apsolu vest saimniecību kā čakls, uzticams un paklausīgs saimnieks, Abavas muižas pavalsnieks Jomu Jānis. 1765. gada 21. augustā. Jomu vīrieši vienmēr ir bijuši lieli, dūšīgi, apaļiem un sarkaniem vaigiem, un allaž turējušies pie savas zemes, gluži kā saknēm ieauguši, klusi un neuzkrītoši, bet apkārtējo ļaužu cieņu un uzticību izraisoši. Sīksti, pacietīgi un spītīgi, spējīgi darboties čakli un neatlaidīgi, gluži kā skudras, līdz solīti pa solītim sasniedzot nosprausto mērķi. Arī Jomu mājas ir vienas no pagasta vecsaimniecībām. Tās minētas kā Abavas muižas zemnieku mājas jau pirms uzvārdu došanas un dvēseļu revīzijas sarakstos 1811. gada 15. janvārī. Senākais mums zināmais dzimtas pārstāvis bijis Matīs. Par viņa dzimšanu arhīvā datu nav, bet aizsaulē esot aizgājis vēl pirms dvēseļu revīzijas. Bet Matīsa dēls Jānis, kurš dzimis ap 1758. gadu, ir reģistrēts kā Jomu saimnieks 1811. gadā. Savukārt viņa mazmazdēls Matīs, kurš dzimis 1853. gada 8. oktobrī, Ate Jomerta un viņas sievas Lības ģimenē kļuvis par slavenu vīru, kuru pēcnācēji atceras un lepojas vēl šodien. Tas Matīs arī bijis interesants, ka viņš ir zinājis valodas, vācu valodu, bet atkal no tās praktiskās puses, jā, es sapratu, kad mūsu vecmāmiņa Elza teica, ka viņš nav pat zirgu mācējis iejūgt, jā. Tā kā tādas praktiskas lietas, bet faktiski kārtīgam saimniekam jau jāmāk rīkot, vai ne, organizēt. Jā, bet viņš pamatā jau ar to pagastu nodarbojās, pagastlietām un tādām, bet tad viņš teica, ka, principā viņš nemācēja tādas praktiskas lietas, viņš nav mācējis daudz, bet tad viņš to teica tā, kad viņš to kļūdu labos uz nākošo paudzi un saviem bērniem viņš ir iemācījis un arī, kā saka, lai viņi to prot. Viņa dēls Artūrs un Žano Magnus, ja, tie to pratuši, jo viens ir bildēs, ka viņš ir kā jau kavalērijas pulkvedis uz zirga, jā, ir bieži uz zirga, viņam ir bildes pat uz zirga, un tad, protams, arī Artūrs, kas ir ikdienā nodarbojies ar visiem zemes darbiem, prata, gan zirgus kopt, gan arī, teiksim, ieseglot un tā. Arta vecvectēvs Matīs Jomerts bijis abrīnojams un cienīts vīrs, bijis Abavas pagasta vecākais un runājis svešās mēlēs. Praktiskus darbus gan pats nav pratis,
bet spējas vadīt saimniecību un panākt, ka viņa dēli apguvuši visus lauku darbus un prasmes. Matīsa dēls Artūrs, dzimis 1886. gadā, ilgi saimniekoja jomās viens pats, bet tad māte noskatīja Vidzemes meiteni no Trikātas pagasta Elzu Antoniju Kleiši, un mājās ienāca saimniece Elza. Par Elzu ir īpašs stāsts. Viņa bijusi ārkārtīgi enerģiska un darbīga, un pateicoties viņai, jomas pagājušajā gadsimta 20. 30. gados kļuvušas par īstu vietējās sabiedriskās dzīves centru. Viņai ārkārtīgi patika zirgi, to man teica stāstīja, ka viņa ļoti labi jāja. Un šajās te jomu mājās esot bijušas sacensības, ka jāigar māju un ar zobenu jānocērt ir kaut kādam gals krūmiem. Ja? Tādas sacensības, kurš varēs kaut ko ir nocirst. Esot bijuši te visādi tie rokdarbi kaut kādi pulciņi, kas te nākuši no kaut kādām mājām. Un te nodarbojušies kopā ar visādiem roki, bet kādi konkrēti pulciņi, godīgi sakot tā. Tikai teiks, ka tas ir ļoti sabiedriska dzīve. No kaimiņiem arī nākuši un mācījušies, viens otram rādījuši un kaut kā tā. Un reku mums ir, es esmu tā kā palielinājis šīs te fotogrāfijas, ja? Jo šajās mājās ir notikuši kursi. Elzai ļoti paticies ir organizēt, ja? Bet tas ir viss, ko es zinu, ka viņai tas viss ir paticies, un šeit ir viss gan mācījušās daži cept. Un te ir arī man pierakstīts, ko tēti stāst, lielajā istabā ir bijušas stelles, un bijuši arī mājuturības kursaušanā un kūku cepšanā. Man ir pierakstīts, ka devuši telpas arī jaunsargiem augšā ballēm, un ka augšā bija liela zāle. Ja? Jaunsargu balles bija. Jā. Un tad vēl pierakstīts, ka Klenhofu Jēkabs taisīs stelles pa 100 latiem. Tas tajos jaunsargos vai zemes sargos? Man te pieminēt jaunsārgu, ja? Jā, kad principā arī tā Elza soļojusi, tā kā viņa atcerās, ka viņa ļoti tāda enerģija, un ka viņi kopā tur tajā kaut kāda tā kā parādi, kaut kas tāds, vismaz tā kaimiņiem no jumu mājas stāstīja, ka tā Elza arī tur soļojusi tā, kaut kā tajās viss, un tā, kā ritī kaut kāda laikam tā kā tādi gājieni vai kaut kā tāda bijis, kad arī viņa tur piedalījusies arī tajās visā tajās soļošanās, vai tās pasākumos. Cik Arta vecāmāte Elza bijusi ugunīga un enerģiska, tik vectēvs Artūrs prātīgs, nosvērts un apdomīgs. Pat zirgi to esot jutuši, kurš no saimniekiem pie grožiem. To jau pat pa gabalu varēja pateikt. Vecais tēvs brauca uz tirgu, tad viņš tas zirgs principā pats gāja, tur lēnu garu, teiksim, kādas 2 stundas vai cik līdz tukumu. Tad, piemēram, Elza, kad viņa bija, tas zirgs gāja rikšiem un, teiksim, tad viņš jūta kādu saimnieku. Teiksim, pats viņš gāja lēnā garā, kaut ko iedziļinājies, domādams, teiksim, pats Artūrs, ja? Viņš tāds mierīgs, ja? Tad zirgi arī principā tā gāja un ceļmalā kaut ko noplūca, kādu kurš, apmēram ir redz kāds. Bet, kad Elza, tad tie zirgi gāja uz tukumu aulekšiem, tas bija momentāli lielā ātrumā, teiksim, gan turpu, gan šurpais tirgu, vai kur brauc iepirkties, teiksim. Elza tos zirgiem tādā ziņā tie uzreiz gāja rikšiem, bet, teiksim, pie tēva viņš tāds kaut kāds bija savā, tas ļoti tāds, viņš bija tāds, ļoti, cik es saprotu, ļoti mierīgs tāds, savā tādā ļoti tāds nosvērts. Te pašā laikā kompānijās viņš bija tā, arī tāds tā kā jogdaris, bet tā, kā man tēvs teica, ka principā viņš tā izjokoja, kad tas pats otrs jau nesaprata, ka viņš jau... Tā smalki. Jā, ka viņš jau gan jau ir izjokot. Lai kā ar to izjokošanu, bet viens gan tiesa, Jomertu dzimtas ļaudīm piemetusi kāda sevišķa rakstura īpašība. Tāda neparasta sirsnība, labestība, kāda nav ikdienas cilvēkiem. Tas ir kaut kas neparasts. Es no sākuma domāju, ka tas ir pats par sevi saprotams, ja? Bet mans tētis arī, viņš bija tik ārkārtīgi izpalīdzīgs, viņš nekad nedusmojās, nekad neapvainojās, neskauda, ja? Un es domāju, ka arī tavs tētis tāds pats bija, un arī tas Artūrs pēc tiem nostāstiem ir tāds pats, kaut kā dzimtā iedzimst, bet sievietes viņiem šerpas.
Ja? Līdzsvaram jābūt. Cik es saprotu, arī tam pašam Žanim Magnusam. Par Magnusu arī es cik dzirdēju tos stāstus, atstāstus, ja, ka viņš arī tur Krievijā, kad bija to īsto brīdi, kamēr viņš bija dzīvs, ka viņš ir palīdzējis tiem karavīriem pārējiem. Jā, Žanis Magnus Jomerts, vectēva Artūra brālis, bija godāts cilvēks, un tāds palika līdz pat savai nāvei Sibīrijas lēģerī. Zemkopības vietā viņš izvēlējies militāro karjeru, palīdzot Pirmajā pasaules karā Latvijas brīvības cīņās dienējas Zemgales artilērijas pulkā. Vispirms kļuva par artilērijas divizona komandieri, tad paaugstināts par Kurzemes artilērijas pulka komandieri. Latvijas armijas virspavēlniecība bija paredzējusi pulkvedim Jomertam piešķirt ģenerāļa pakāpi, bet pienāca baigais 1940. gads. Man jau kā teica mans tēvs, ka viņam tā kā pašajā pēdējā mirklī tā kā ir piešķirs ģenerāļa, tā kā tas tikai viņš nav saņēmis. Nu, tā kā apstiprinājums jau bija, ka viņam ir ģenerāla pakāpe. Bet tā kā nav bijis, laikam iespēja viņam tā kā, pasniegt. Laikam tas, viss jau. 1940. gada jūnijā pienāca Maskavas pavēle Žanim Magnusam Jomertam kopā ar citiem augsta rangas Latvijas virsniekiem doties uz mācībām Krievijā. Tās bija lamatas. Nekādu mācību nebija. Žanis un viņa likteņa biedri tika nosūtīti uz galējiem ziemeļiem Noriļsku, kur sava mūža pēdējās dienas pavadīja pie Lamas ezera ierīkotā nometnē. Stāsta aculiecinieks bijušais nometnes ieslodzītais Ivans Terentija dēls Sidorovs. 1941. gada augusta sākumā bija pavēle steidzamā kārtā iekārtot telti 40 cilvēkiem tādā vietā, lai to varētu redzēt no visām pusēm un iežogot ar dzeloņstieplēm. Teltī vajadzēja iekārtot 2 stāvu dēļu guļvietas. Kādā dienā krastā piestāja 2 kuteri, un apsargs aizdina mūs 100 metru no trapa, pa kuru ar grūtībām nokāpa padzīvojuši karavīri, 41 cilvēks. Krastā viņi, nolikuši pie kājām koferus un labas ādas portfeļus, stingri nostājās ierindā. 4 ģenerāļi, tad pulkveži, apakšpulkveži, ierindu noslēdz 2 majori. Tie bija karavīri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Apģērbti viņi bija izcili. Angļu vilnas formas tērpi ar atšķirības zīmēm, stingri savilktas siksnas, līdz spīdumam notīrīti zābaki. Baltiešu virsnieki klusēdami gaidīja komandas. Skatīties uz viņiem bija patīkami, tomēr baisi. Un tā latviešu virsnieki nonāca ar dzeloņdrātīm apjostā teltī Lamas nometnē. Viņu vidū arī Žanis Magnus Jomerts. Garš ir Ivana Sidorova stāsts par necilvēcīgo nometnes sadzīvi, kas reiz labi ģērbtos baltiešu virsniekus drīz vien padarīja vizuāli līdzīgus pārējiem ieslodzītajiem. Un tad pienāca baisā Sibīrijas ziema. 1941. 1942. gada ziema bija ļoti smaga Lamas iedzīvotājiem. Nepietiekoši pieveda produktus. Cinga pļāva cilvēkus ne tikai Noriļskā, bet arī Lamā. Bet, kad cinga sadraudzējās ar dizentēriju, lielākā daļa sāka slimot. Ziemā apglabājām 14 cilvēkus. Viņi visi bija no Baltijas. Sākās bats. Bada nāve ir briesmīgāka par karu frontē. Briesmīgi bija redzēt, kā uz sasalušajiem atkritumiem, kurus izmeta no virtuves un ceptuves, rakājās cilvēki, ar pirkstiem censdamies atrast kaut ko ēdamu. Bija redzams, ka baltieši garīgi pakļāvās vai klusi apspriedās ar kādu reliģiozu cilvēku. Tas bija Jomerts, liela auguma, dūšīgs, kluss sarunā. Es nekad neredzēju, ka viņš pasmaidītu. Viņam visi ar cieņu klanījās. Viņu izvēlēja par vecāko, lai gan viņš nebija visvecākais pēc gadiem. Viņš naktīs negāja pēc atkritumiem, bet ar viņu dalījās, cik vien varēja. Kādā no 1942. gada augstajām naktīm Jomerts nomira. Viņu apglabāja visas lēģeris, atnāca pat slimie un vārgie. Kaps viņam bija izrakts dziļāk nekā citiem.
Kad pienāca vasara, Jomerta draugi uz viņa kapa atvilka smagu četrkantīgu akmens bluķi, ko pati daba bija izkalusi. Pārējos kapus atzīmē ar parastu koku, kam bija piesists klāt dēlītes ar vārdu. Žanis Magnus palika tālajā Sibīrijā, bet viņa sieva un dēls? Dēls viņiem vienīgais Ojārs, principā pat komjaunatnē iestājās, tā kā ienāca Krievu, tā kā sākās padomsākt armiju, un pēc tam viņš cēsīs, ka ienāca vācietis, viņu nošāva. Cik par viņu runāja, tad tas dēls aizgāja bojā kā kreisi noskaņos, principā viņš bija kā komjaunatnē. Viņam vēl tur piedāvāja tā kā, viņu paslēp, bet viņš tā kā bija tāds laikam tāds nosvērts un tā kā par savām idejām, un ka nekas ar viņu nenotiks, un viņi gribēja tā kā Liepājāt, viņam radi bija tā kā paslēpt, bet ne. Viņš tā kā atteicās, un tā principā viņš, tur tika cēsīs nogalināts. Un Marta ir bijusi pareizticīgā. Jā, viņa bija pareizticīgā. Kazimiera meita un uzvārds Miko Ļunasa. Viņai ļoti grūti bija pārdzīvot, es nezinu konkrēti tur par to nevaru pateikt, bet cik es saprotu, tad dēls bija nogalināts, vai viņi to zināja vēl tajā kara laikā, varbūt arī pat nezināja, kur viņš palika un ko. Par vīru viņa arī ilgstoši nezināja, kā saka, karš bija beidzies, nekāda ziņa nav. Principā pirmās ziņas tika atnāca, tad tur no tās izdzīvojušiem atnāca kāds virsnieks, kas bija izdzīvojis, tur ļoti maz, kas bija, bet atnāca un tā izstāstīja, kas tur reāli bija noticis. Staļas nāvs, kad bija tā amnestijas, tad atnāca. 58. gadā. Jā, tad viņa uzzināja tikai patiesību. Tā visai traģiski beidzās Žaņa Magnusa dzimtas līnija. Viņa sieva Marta pēc pārdzīvojumiem kļuva ļoti noslēgta, daudz gavēja, neēda gaļu, saudzīgi attiecās pret visu dzīvo radību. Vēl 50. gados viņa dzīvoja Jomās, tad pārcēlās uz Jūrmalu, kur sāka strādāt padomju varai un aizvadīja pieticīgu mūža nogali. Ritēja laiks un iestājās jauni likumi un tikumi. Padomju vara un nacionalizācija, piespiedu kolektivizācija un vergu darbs kolhozā tos, kas reiz saimniekoja savās mājās, izdzina. Tos, kas nepakļāvās, izveda. Arī Jomās ienāca sveši cilvēki. Ziniet, sākumā bija kaut kādi 6 dzīvokļi, visi katram, es nezinu, cik te lauku pirtis, kā jau Balkrievu ģimenes, es nezinu, kas bija, vai tādas visādi ģimenes, un tā katram bija sava lauku virtuve, sava lauku, un tagad kaut kā 34 vai cik būdiņas, iedomāties, viss riņķīgi. Citās ģimenes, jā, viņas te ganījā, katrs, te viss bija dzeloņdrātīs, viss, ganīja vienās, tur vienā cūku būda, tur viņiem, tur viss te bija sabūvēts šķūnīši, katram, dzīvoklīdim savs malku šķūnītis, katram savs tur, savu pirts un savu tur darīšanu tur bija. Tādas izskatījās jomas, kad tur atgriezās bijušo īpašnieku pēcteči, arī Atis ar savu tēvu Artūru Ivaru un tēva brāli Uldi. Viņus gaidīja grūts un neatlaidīgs darbs, lai apvienotu sadalīto īpašumu un to atjaunotu. Pēc pusgadsimta pārtraukuma Jomertu dzimta sāka atkal saimniekot savu senču mājās Jomās. Man tur kaimiņos audzēja zemenes, un to es redzēju kā pirmo tādu, kur var, padomu laikos labi nopelnīt naudu. Jo es zinu, ka viņi veda tur uz tirgu, un tie 3 vai cik tie rubuļi, un tur tās zemenes, viņi tur tirgojās. Un zemenes pirmkārt jau tādam puikam, kad aizgāja tur tā bija paēst, pagaršot. Pana tēvu, pirmo, ko mēs izdarījām, to 01 uzrakām zemenes ar rāpstām. Uzrakām un iestādījām zemenes. Un tad es sāku viņus tur tirgot, un ar riteni, ar tačku braucu pat uz tirgu. Tā sākās Jomertu dzimtas stāsts par atgriešanos. Sīksti, pacietīgi un spītīgi, čakli un neatlaidīgi, līdz soli pa solītim sasniedzot nosprausto mērķi, apcirstot dzimtas sakņu atjaunošanu. Klusi un neuzkrītoši, bet apkārtējo ļaužu cieņu un uzticību izraisoši. Bet pagastā spēcīgu vecsaimniecību mums ir bijis daudz, un ceļš mūs ved uz Pičām, kur reiz pirms 150 gadiem sāka dzīvot un saimniekot Straupmaņu ģimene,
padomju un vācu okupācijas gadi ģimeni izkaisīja pasaulē, bet viņi atgriezās Pičās pēc 55 gadiem, un šodien Straupmaņi dzīvo savu senču celtajā mājā zem Dižozola. Piču tagadējā dzīvojamā māja uzbūvēta 1881. gadā, bet Straupmaņu ģimene te saimniekojas jau agrāk, dzīvojot nelielā būdiņā, bet būvējot plašas kūtis, graudu kalti, klēti, šķūni, pirti. Un līdz Otrajam pasaules karam Pičas jau bija izaugušas par krietnu saimniecību ar košām puķu dobēm, bruģētu pagalmu un lielu apsaimniekojamās zemes platību. Ir viss apkārt, ir mums tas meža gabals, tur meži, tur šitie lauki te visi. 60, kopā 65 vai 66 kopā. Mežs 10,5. Saimniecības ēkas bija varenas un to bija daudz, bet laika zobs un padomju laika nesaimnieciskums darīja savu. Arī reiz bruģētais pagalms mainījis izskatu. Šeit te kaut kur ir pamats, ja? Un pasties, kur ir pagalms augšā. Un visu ūdeņi tek iekšā. Viņi bērta, grants augšā kaut kur gan ir metru. Visu. Un tagad tas ir bedrē. Durvis, kur apakš. Un te, kā raka elektrības kabeli, te apakšā viss ir tāda baigai akmeņu bruģis. Kad metru dziļumā ir bruģis. Šitā. Tas pagalms ir bruģēts. Bruģēts, jā. Lai nav pa dubļiem jāmīcās. Jā, viņi bēruši tik granti virs un viss. Viņi tas ir kolhoz laikā. Jā. Te vienu bedru rakām tur vajag interesanti grants, apakšā suņa būda atradām, suņa ķēdi un vēl suņa bļoda, viss apraksts kādā kārtā grants. Tikai pats suns nebija. Viss suņa nebija. Pirmā Piču dzīvojamā māja no 19. gadsimta sākuma nav saglabājusies. Palicis tikai akmeņu uzkalniņš. Stāsta, ka no Napoleona laikiem, bet tagadējā dzīvojamā māja uzbūvēta 1881. gadā, un to cēlis Viļa vecvectēvs. Tā man vecais teica, viņš atkal dzirdējis no saviem senčiem, un te ir tā, tur ir tāds akmeņi, kaut kādas drupas vēl. Visiem te, tad mēs viņu apstādījām kokiem un tā. Nē, viņa nav bijusi liela tā pirmā māja, bet kā lai tikai dzīvot varētu un lopas kopt, kamēr naudas apelnīja laikam ar to, un tad jau. Piču lauki ir akmeņaini, arī zem senajiem ošiem ir akmeņi. Lielāki, mazāki, apaļi un kantaini akmeņi. Akmeņi, šķiet gluži vai no zemes aug ārā. Briesmas ar tiem akmeņiem, te nav ko palikt. Arī šeit, ja mēs rokamies, bet tagad izgāzās koks, tur izlāk ekskavātors ārā. Te, kur staigām, visur ir akmeņi. Tāpēc jau neviens te negrib to zemi strādāt, negribēja. Baigi, jā. Tajā laikā šitāds akmeņus. Ej, meža malas pilnas, viss ir traktori nav priedrēt. Viss jau viņi maisās. Akmens un koki, staltie oši, vecie augļu koki. Piču pagalms dažviet atgādina fragmentu no kādas senas teikas vai pasakas, kur var aizmeldīties laikā. Un lūk, te ir Viļa aizsaulē aizgājušās mātes Lidijas rūpīgi koptais piemiņas stūrītis, ko atceroties izsūtījuma laiku Sibīrijā, viņa nodēvējusi par Krasnojarsku. Tāpēc arī vecais teica, tas vecais tēvs vai kas tas, vai pirms viņa vēl tiesot pa lētu naudu no muižas nopirkuši to zemi tikai dēļ akmeņiem, kad tas muižnieks tur negribējis vairs apnicis viņam ar tiem akmeņiem, viņš nav varējis vairs tik galā. Akmens bluķi ar savu smagumu atgādina par zemes arāļu dzīves sūrumu un pūlēm, lai zemi apstrādātu. Lausti arklu lemeši, daudz darba patērēts, lai tos no tīrumiem aizvāktu un sakrautu lauku malās.
Tik daudz, ka bada laikos varēšot tos pārdot kā būvmateriālu, smej saimnieks Vilis. Es, kad daru te visus tos laukus, man vienreiz jau pusprātā bija sajūts katru dienu par 5-6 ar lemešu jāmaina un jātaisno. Lauzi vienā laušanā viss. Citreiz pats ielido degunu stiklos iekšā. Un lēni tā aršana nevar paprast. Nereiz vien svešas varas centušās no šīs zemes izplēst straupmaņu dzimtas saknes. Pirmā pasaules kara laikā svešumā devās Viļa vecstāvs Augusts un viņa sieva Marija, kura bijusi ļoti stingra saimniece. No latviešu kopienas Gomeļā viņi atgriezās 1923. gadā, lai turpinātu saimniekot, bet tad nāca Otrais pasaules karš. Augustam un Marijai Straupmaņiem bija meita Anna un 7 dēli, un visi tika ierauti karā. Tas ir Pāvils, Pēters, Mārtiņš, Jānis, Laimbrods, Kārlis. Pēc kara visi brāļi kļuva par padomju varai nevēlamām personām un nonāca filtrācijas nometnēs. Tie, kas atnāca no tām filtrācijas nometnēm, viņi jau ar te nedrīkstēja, viņi pat Rīgā nedrīkstēja dzīvot. Nu, viņus bija kaut kur tur kilometrs no Rīgas, jau drīkstēja te mājās, viņi nedrīkstēja atgriezties. Un tā jau tāpēc jau tie tik daudz tieši varbūt apgāzās viss, kas jau nevienam jau nelikās nezinas, kas tas nav. Nevienam nepiederēja viss tā izplas. Saimnieka Augusta dēlam Pāvilam Straupmanim 1943. gadā uzsāgot leģionāra gaitas nebija ne jausmas, ka savas dzimtās mājas viņš neredzēs vairāk kā pusi gadsimta, un mājās viņš atgriezīsies tikai kā sirms vīrs. Viņi atgriezās 1998. gadā. Pāvils, viņa sieva Lidija un dēli Roberts un Vilis. Kā te izskatījās, ka tāpēc Jēzus? Tas parks bija pilns visādām būdām, cūpikām. Un kaudzes atkrita. Stikli un zābakiem. Kultūras lāns bija metru, ja ne vairāk. Nu kā. Kaut kur 3 gadi pagāja, kamēr izveda visu ārā, kaut kur apraku un noslēpa visu. No tiem stikliem laikam vaļā netiks nekad mūžā, jo te viņi pilna zeme, kā viņi te dzīvojas, es nezinu, kā tas stikls tā viņas izkopa. Tomēr rokas darba nebijās, un dzimtā sēta pamazām atguvās, tomēr bijušo skatu pilnībā vairs neatgūt, jo padomju laiks ir bijis pārlieku ilgs un iznīcinošs. Man būtu bijis jāizdod naudas un spēku, tas nav iespēja. Un ja kādu runātiem, tiem celtniekiem, ja, es esmu runājis, ja, piemēram, tādu jumtu tur iztaisnot, ko. Viņi saka, ka mēs tev labāk uztaisīsim pilnīgi jaunu visu, bet tikai liec mums mierā to restaurēšanu. Labāk to visu nošķūrēt, norakt zem zemes un tad taisīt pa jaunu. Un pamazām ģimene atsakās no domām par veco mūra ēku restaurēšanu un saimnieko pieticīgāk pielāgojoties. Laiks iet, saimniecība turas, bet bērnības gadi palikuši vien tālās atmiņās. Nu Pāvils ar Lidiju Adusas dzimtas kapsētā sātos, un visa saimniecība uz Viļa pleciem. Vilim ir 2 skaislības, vecie dzelži, ko redzam ienākot Piču pagalmā. Vilis pats remontē savus spēkratus, apstrādā zemi, piemājas gatarī sazāģēt baļķus, īsts un sīksts saimnieks. Bet ir arī otra kaislība – vēsture, kas prasa laiku, un Vilis tai atvēl brīžus, lai pārunātu vēstures faktus, kā arī strādājot plecu pie pleca ar meklēšanas vienības leģenda vīriem, lai restaurētu vēsturisko taisnīgumu. Atceraties, ka pirms 1,5 gada netālu no mums Labības laukā nejauši tika atrasta būve vietā, kur stiepās vācu aizsardzības līnija, un 1945. gadā notika pēdējās Kurzemes katla kaujas? Jā, Vilis bija starp tiem, ka šo 80 gadus seno 2. pasaules kara liecību pieredzēja
un palīdzēja pārvietot uz Lesteni iepratim baznīcai un latviešu karavīru brāļu kapiem. Vai šo saimniecību un viļu hobijus pārņems kāds no jaunās paaudzes? To rādīs laiks. Un ceļš mūs ved uz Šūļu mājām. Tā ir viena no pagasta vecsaimniecībām, kuras vēsture sniedzas gadsimtiem tālā pagātnē. Iebraucot pagalmā, mūs sagaida šo māju tagadējais saimnieks Indulis Mekša. Labrīt, Šūļās! Esmu Indulis Mekša, Šūļu īpašnieks. Šodien ir 2024. gada 27. augusts. Pastāstīšu, ko es zinu par savu īpašumu, par saviem senčiem. Indulis ir rūpīgi pētījis savas dzimtas vēsturi un atzīst, ka tā ir ļoti sena. Indulis kopā varot saskaitīt 13 paaudzes. Labs skaitlis, vai ne? Nav īsti zināms, kad šajā apkārtnē sākusi dzīvot pirmā paudze, bet vecākais dokuments, ko Indulis ir atradis Latvijas valsts vēstures arhīvā, nāk no 17. gadsimta. Tā ir 1683. gada vaku grāmata, bet es pieļauju, ka tomēr pirms tā 1683. gada jau cilvēki ir ātrāk te dzīvojuši jau, ja? Tiesa gan, atsaucoties uz vēsturnieku Agri Dzeni, jau 1386. gadā Livonijas ordeņa mestrs izlēņojis brāļiem Angutim un Kursim zemes gabalu pie Abavas. Līdzīgs dokuments mūs informē, ka 1429. gadā izlēņo zemi pēc Kuršu lēņa tiesībām Kurša dēlam Indriķim. Savukārt mestrs Johans Mengede 1464. gadā izlēņo zemi Būguļos. Lūk, arī vēsturisks pierādījums, kad Jaunsātu pagastā reiz dzīvojuši Kuršu lēņa vīri, ja brīvie zemnieki. Indulis izrēķinājis, ka viņa senči šajā apvidū dzīvo jau 13 paaudzēs. Bet kad mēs pirmo reizi uzzināsim par Šūļu mājām? Izrādās, ka tajās pašās vaku grāmatās, kur savulaik rūpīgi fiksēti nodokļu maksātāji. Šūle Miķelis ir saimnieks, un tādīs laikā 1683. gadā, kas ir šūle? Tad īsti pārliecinoši atbildes neguvu. Tur rakstīts, ka tas ir apvidvārds un nozīmē strīpa, šube, vīle, dzīsla. Pārdesmit gadus vēlāk pāri Kurzemei vēlās mēra epidēmija. Netika saudzētas arī Abavas muižas saimniecības, un 1711. gada revīzija parādīja šausminošu ainu. Tad par Šūļām rakstīts, ka daļa izmirusi, tukšs stāv vēl 3 vecas būdas. Pusi nomirusi, tas viens pušelnieks ir miris, viņa ģimene, pārējie ir izdzīvojuši un turpina saimniekot Šūļās. Šūļās saimnieko Ansis, Krists, Miķelis, Jēkabs. Tātad 1795. gadā Kurzemes hercogists pievieno Krievijas impērijai, kā tas atspūgļojas uz Šūļu saimniekiem kalpiem. Nav tuvāku ziņu man. Tomēr laiks rit un pienāk 19. gadsimts. Pagastu saimniecību uzskaitas dokumenti kļūst modernāki, ziņas precīzākas un skaidrākas. Indulis ir atradis pirmo tipogrāfijā latviski drukāto uzskaitas dokumentu, vaku grāmatu, un atklājis arī citus interesantus faktus. Atradu arhīvā 1806. gada sulu mēneša 10. dienā ir arī tā saucamā vaku grāmata latviešu valodā. Skaidrā latviešu valodā, 1806. gads. Kas tāds nākošais zīmīgais vēstures notikums Kurzemē, tad 1867. gads, kad no šī laika zemniekiem par māju nomāšanu bija jāmaksā nauda, bet vairs nebija jāiet muižas darbos. Naudā, acīm redzot, viss, jā.
Un tagad ap šo laiku aktīvi sāk saimniekot 1845. gadā dzimušais Attis. Jā, Attis Šūle. Lūk, ar šo brīdi parādās māju nosaukumam atbilstošs uzvārds. Attim Šūlem ar saimniekošanu klājas labi, un viņš sāk zemes izpirkšanu, dibinot vecsaimniecību, kas turpina nest Šūļu vārdu. Nu, no tā viņa laika, es domāju, arī tie lielie koki varētu jau būt apkārt stādī, kas jau saglabājušies ir. Ja? Un viņš acīm redzot uzceļ arī sev jaunu māju. Precīzi gadu skaitlis nav zināms, bet te viena kolhozniece, kas vēl te dzīvoja, pēc kolhoza sabrukuma teica, ka kur ir vecā kūts bijusi, ko vēl kolhoznieki lietoja 70. 80. gados. Ir bijis iekalts gada skaitlis, viņi tā domāja 1886, akmenī pamatos. Un lūk, mums iespēja aplūkot, kā 1906. gadā izskatījās Šūļu saimniecības plāns. Šūļu saimnieki neatlaidīgi turpina saimniecības zemes izpirkšanu. Šūļām igadējais maksājums bija aprēķināts 154,60 rubļi, ko varētu pielīdzināt zemākās kategorijas ierēģņa pusgada algai. Tā tas turpinās aptuveni 30 gadus. Protams, kad ir izdarīts pēdējais maksājums, es nezinu. Jebkurā gadījumā neatkarības laikā jau vairs nemaksāja. Protams, ar Pirmo pasaules karu, varbūt kā 15. gadu. Protams, arī laukos parādās sociālā noslāņošanās. Tas ir neizbēgami, jo ne visiem pietiek zemes. Veidojas saimnieku un kalpu kārtas. Nav vēlams laulības starp saimnieku, saimnieci vai kalpu un kalponi. Jā, tad arī, kā man mamma stāstīja, viņš ir 1927. gadā, tad pusauģa gados. Viņai tas ir stāstījusi tā vecā Šūļu saimniece, ka jāprecās tikai ar saimnieku, ka jātur sava kārta. Tad tiešām mammai visi senči ir saimnieki, absolūti visi. Kad es tur pētīju tēvu, tur tā gan, jā, Vidzemē. Bet šeit absolūti visi saimnieki. Neviens nav kalps bijis tur gadus simtos. Tā vienkārši ir un viss. Attis Šūle, Oto Šulcs ar savu sievu, Sofiju Augusti, dzimusi Emsiņa, piedzimis 1845. gadā. Jā, un miris bija 1923. gadā, kā Oto Šulcs. Jā, tajā zemes grāmatā arī ir tā viņa miršanas apliecība pat ievietot arī. Tātad viņš tas ir pēdējais saimnieks, kurš piedzimst un nomirst Šūļā. Visu mūžu tad nodzīvo šeit uz vietas. Ja? Viņam laulībā ar Sofiju Augusti piedzimst dēls Maksis 1889. gadā. Viņš mirst jauns, maziņš, kaut kāda infekcijas slimība ir. Un tad viņiem piedzimst dēls otrs, Herberts, 1897. gadā. Un kaut kāds lielākas bildes, bet tāda ir saglabājusies. Var sakot, viņš krīt karā par Latvijas brīvību 19. gadā pie Līvāniem. Tā nu pēc Ata Šūles, jeb Oto Šulca nāvis nav palicis neviens mantinieks, kam atstātu saimniecību, bet tiek meklēti risinājumi. Tā kā mana vecā māte Maija Corndorf, es atvainojos, Maija Vinciņa, pēc tam viņa precēta Corndorf. Viņa dzimusi 1903. gadā Gošās, tagad Tumas pagastā mājas eksistē, radinieki dzīvo. Viņa krustmeitā, es jau sāku, krustmeitā, tad Sofijai Augustei. Un tad tiek aicināta mana vecā māte Šūļām saimniekot. Viņa piekrīt. Bet šeit tas lēmums nav bijis arī vienkāršs, jo
mana vecāmāte un manu vecotēvu, viņi vēl nav precēti, laulāti, studē Rīgā. Lēmums nav bijis vienkāršs, bet viņi tomēr pameta Rīgu un brauca uz Šūļām. Studijas netika pabeigtas. Šeit arī abi jaunie saimnieki salauzās. Interesanta vizītkarte. Žanis Condors, Maija Condors, dzimusi Vinciņ, salauzāti Grenču Šūļās. Un tā abi jaunie cilvēki kļūst par saimniekiem Šūļās, bet Sofijai Augustei pretim tiek dota mūža iztika. Nu, tad viņi sāk saimniekot, tad ir apprecējušies, atnākuši šeit saimniekot, un viņa laulībā piedzimst 3 bērni, tad mana mamma Ilga 27. gadā, 30. gadā Gunārs dēls piedzimst un 31. gadā meita Rita. Nu, tāds svarīgs notikums, ka Rita jau ir Irlavā piedzimusi pie Žaņa Katlapa. Tur jau devais mājās, ja man mamma ir mājās, te pat piedzimusi, tad tiek celts jauns ēkas, vecās remontētas, tad 36. gadā ir klēts, kas vēl stāv uzcelt ar dāri, ja? Nu, un 39. gadā sāk dzīvot šeit, bet māja nav pabeigta, nu, tad atkal. Otrais pasaules karš un okupācija, kara gūstekņi, bēgļi, traģiskie likteņi, Kurzemes katla kaujas piedzīvo arī pagasta iedzīvotāji, jo 1945. gadā Šūļām ir pietuvojies frontes līnija un sadala pagastu 2 daļās – Vācu okupētajā un Krievu okupētajā. Armijas vajadzībām tiek rekvizēti lopi, katrai ģimenei atstājot tikai 1 govi. Sākas vissmagākais izdzīvošanas laiks. Pēdējā kauja notiek Šūļās pēc kapitulācijas. Jā. Tātad 8. 9. mājas, 10. Nu, 9. Nu, es tagad datumu nepateikšu. Jā. Nu, tā tas vienāk tie padomju armijas, sarkanarmieši. Pirmais, kas mamma ir pārsteidz, viņi nošāvuši stārķi Līdzdā. Svēteļa nogalināšana kļuva par asiņainu simbolu gaidāmajiem laikiem. Sākās dzīve padomju okupācijā un represijas pret vecsaimniecību īpašniekiem, kurus nicīgi sāka dēvēt par kulakiem. Induļa māte pirmo reizi ar šo varas attieksmi saskārās 1948. gadā. Vecāki pabeidz Tukumā vidusskolu un grib iestāties, nu, toreiz, tad būs Latvijas universitāte, Latvijas valsts universitāte, medicīnas fakultāte, jo Rīgas medicīnas institūti man atmiņa tagad neviņi nodibina 50. gadā. Vecāki viņi iesniedz dokumentus, grib studēt, nu, viņai atsaka. Tā kā kulaku meita nevar mācīties padomju augstskolā. Tas arī grāmatās ir aprakstīts, ka kulaku bērniem, tātad šīm te vecsaimniecībām, bērni nevar mācīties. Un ziņas, jo jauna diena, jo sliktākas. Kāds rīkojums, kas sagrāva viņu dzīves, skaudri un sirdi plosoši skan mātes rakstītais savai meitai. 49. gada 1. janvāra Šūļas jāpamet, jo te būs kolhos kantos. Tad pirms izvešanām. Ja? Nu, jāiet prom vienkārši. Aizvācies, kur gribi. Manu mīļo meitiņu, dzīve ir kaut kādā veidā apstājusies. Dienas slīd klusas un vienmuļas. Dzīve plūst kaut kur mums garām, kurā mēs vairs neskaitāmies. Tikai kaut kur dziļi dvēselē, kaut kādas bailes trīs, suns ierējas. Kas tur nāk? Pie katra stiprākā trokšņa esmu satraukta, vai nenes kādas ļaunas ziņas, tik ļoti vēlētos mieru, mieru. Ko nākotne vēl sevī glabā? Vai kauss jau būtu iztukšots, jeb slēpj sevī vēl daudz asaru un skumju? Tēvam pašreiz iet viegli, guļ un sēž. Ja cilvēks lasītu, tad es saprastu, bet tā sēdēt un skatīties grīdā,
par šiem visiem gadiem viņš būtu nopelnījis sev vieglāku dzīvi. Mīļais bērns, tik skumji, kā ceļinieks jūties. Kur mājas? Nav vairs sava pajumta. Esi citiem pa kājām, neesi nekam vajadzīgs. Bijis liktenis žēlīgs un devis mums tādu mājas vietu, kur nejūtamies tik sveši. Ieeju aiz dārza stūra, skats slīd pāri vecātiem un meklēju pazīstamu ceļu, kas iet gar bukiem, pāri vādzemniekiem, un tad acis top mitras. Skats aizmiglojas, gribētos pieplakt pie zemes un izraudāt visu dzīves smagumu. Tur palika mūža vislabākie gadi. Cik daudz soļu nav iets, cik daudz cerību, domu tur nav ielikts. Katrs koks ir jutis manu roku pieskārienu. Pār katru priekšmetu mans skats ir pāri slīdējis un visu to atstājis vienā tumšā sestdienas rītā. Ilgi nestāvu, apgriežos un steidzos atpakaļ, jo par daudz tālu aizmaldos pagātnē. Tas rada tikai skumjas un sāpes. Sapnī biju mājās, redzēju jaunās istabas, skatījos pa logu istabā, bet iekšā netiku un jūtu, ka sirds tā sāpēja. Nē, ciešanu kauss vēl nav līdz galam iztukšots. Pēc 2 mēnešiem izmisums kļūst vēl melnāks, jo vecotāvu un vecomāti brauc apcietināt, esot iekļauti izsotāmo personu sarakstā. Vecais tēvs redzot automašīnu, kas brauc pēc viņiem, iebēg mežā. Vecā māte, ieraugot bruņotos vīrus, zaudēja samaņu. Noturētu par mirušu, viņa izglābis no Sibīrijas, bet viņas dzīve jau sen ir zaudējusi jēgu. Tālākais tas tur traģisks viņiem tas stāsts, jo vecā māte bija pēc tās samaņas zaudēšanas, tā kā prātu daļēji zaudējas. Tur pa pazīšanas pie kaut kādiem psihiatriem Jelgavā, tur bija vesta, kamēr atguvās, un vecais tēvs nezinu kādos pie pazaņām šķūnīšos dzīvojas, un tā viņi apmēram dzīvojuši notika pagrīdē 1,5 gadu slapstījušies. Vēl ilgi gadu desmiti bija vajadzīgi, lai taisnīgums atkal uzvarētu un dzimtas pēcteči atgrieztos savās dzimtajās mājās.